numur 10. Backstains sākās par 3, 128 metri. Abas puses ieskauja OB. Man nepatīk, kā viņš izskatās. Labi, to jau jūs paši. Bet grozs ir taisni. Nu, es teikšu tā, viņš nav vienkāršs. Jo tie OB maisās pa galvu, bet metiens labākajā gadījumā ir pa labo pusi un atsitās tur pret to akmens maliņu un paliek drošs. Tad var cerēt uz putu par biedību. Man liekas tāds aizies, kas uzslipo, bet nofeido. Labi. Kas nepārslipo. Kaut kas nepārslipo. Bet ir bišķiņ pretējuši. Uzslipo. Nepārslipo, bet uzslipo. Jā. Atkal rīmē. Sinti atkal rīmē savus tur. Uzslipo, bet neuzslipo jau. Jā, mēģināšu forsu ESP. Mazliet uzslipos un iestaisni. Evo, tās ir konči. Jā. Nu, tas ir tāds drošais metiens. Var pamēģināt kaut ko bišķi riskantāk, ar kaut ko bišķi klipīgāk. Tas ir zevs noteikti mans. Bet šis noteikti varētu arī pārauties vai bišķiņ tas pretvēš. Tāpēc vajag aiziet. Nu jā. Uz 18. Es viņu slikti izmetu, nu. Slikti metieni jau arī ir. 10. grozs sieviešu tīpats 100 metri pār 3. OB visās pusēs. Arī aizgroza. Daudz vieglāks, bet šitais labais puses krūmiņš, kociņš. Pagājušo gadu es tur iemetu. Jā, bet saglāba pār. Jā. Riktīgi. Tas ir tāds konservatīvi drošs metiens uz ārdabu. Nepārflipo. O, kas pa kiku? Bet tur ir puts. Tas ir puts, bet tas būtu OB. Šeit viņi ir uztaisījuši. Šī ir tā māja, ko viņi uztaisīja. Un ir augšā galerija, no kuras varēs vērot gan pirmo tīpatu, gan arī 18. Vai ne, Rič? Jā. Tikām līdz manam metienam. 30 metri palikuši. Nu jāmēģina ieputot, ne? Viens tāds highlight puts jau bijis. Oi, tas ir pa augstu. Nu, tas ir vogīs uzreiz, jā. Jāmēģina piemest. Vai arī iemest. Nu, pirmais brāķīts bija, jā. Labs veids, ne? Diezgan liels veids. Jā. Šis noteikti nav labs metiens. Šis grozs būs vēl jāpatrenēs. Jāpamētā vairāk diski, jāsaprot kaut kā jāatkošas metiens. Jo, nu, te ir jātiek tālāk. Šitais ir pa īsi. Ir vismaz līdz aplim, jā. Tu no 100 metriem mēs vai tikus 80 kaut kāds. 85. Nu, tur metri, tas tur tā. Vienalga. Jā, bet ir arī jāsaprot tas, ka mēs metam bišķiņ pret kalnu šeit. Tāds mazs slīpums uz augšu. Bet, nu, ir jāmet labai. Būs jāaptrenēs. Bet kāpēc mēs tālu, ja varam mēģināt ieputot? Tik īpaši Sintī. Nu jā, mums putošanas mašīna. Kā kurā situācijā? Nu jā, nu jā. Tā. Nākamais grozs numur 11 par 3,84 metri. Favorīts vai backhand turnovers? Mērīgi var arī putara aizmest, tā kā. Kaut kā tā. Vai ko var arī taisno gapu, ne? Lai gan viņš izskatās pārāk triki. Es laikam tieši favorīts. Tā kā Melš par kā otrajā grozā, ja tu izvēlējies par crazy forehand gap, nu malt. Tieši honor. Honor.
Nu, nē. Tas ir pa šauru. Tas ir labs. Vajadzēja būt apli. Kas tur bija? Skips pie groza bija tieši. Vajadzēja Ā, piezūmot. ļoti labi. Jā, atforīts. Tralalēju, tralalā. Forīts man nesanāk, tāpēc jāmet backhands. Jā, backhand dominantam vēl ne. Kas par tiku? Tas ir pa taisni, ne? Nu. Dažreiz sanāk, dažreiz nesanāk. Viņš man filmē, viņi nedzird, ko es saku, jo man ir mikrofons. Jā, es arī no šī diska stīpēt paslīdēju, līdz ar to metiens nesanāca. Bet, nu, vienmēr var gadīties, tāpēc jāpatrenēs arī no šādām vietām. Sweet. Šito tu grozā mēģini? Ai, Ai. nu nekas. Ai. Nu, man jau liekas, ka puters būtu labākais variants, bet kaut kā es viņu vajag taisni izmet likās. Bet mid-range arī nav slikts. Jāmēģina savākt bērdīs no viena no visvieglākajiem groziem arī. Es teiktu, ka šis ir tikpat viegls kā 5. Jā, 5. Baigais vējš. Airbals. Un iekšā. Tas bija tavs pirmais? Jā, tas ir pirmais metiens. Tas bija zolīts. Bet platām kājām jāaptu. Aisi. Jep. Tu taču esi puteru mašīna. Šitas jau arī zolīts piemetiens ļoti. Jā. GPT? Man ļoti labi. Nu kā, ejam tālāk. Ejam uz grozu numuru 12. Viņi ir sataisījuši šurās te tribīnītes. Protams, jā, jāskatās ir. Nav top teltis. Šis ir tik cool gros. Šis, jā. Izvēles gap, backhands, favorīts. Izībā es varētu šogad pamēģināt favorītu. Forīts line? Jā. Jā, te var izvēlēties landing spots un tad jāmet. Par 4, 203 metri. Backhand gaps pa labo pusi. Vienā, gan Forehand gaps. sievietēm, gan vīriešiem. Jā, viens layouts sievietēm un vīriešiem. Es domāju, ka tas ir īpers. Jo 90 metri pushing haizers trāpa savu līniju tikai. Ei, noskāju pacēl gaisā. Pats, bet viņš ir landing vietā. Viss ir kārtībā. Mēs nevaram aizmirst arī par forehand, jo viņš ir jātrenē, tīpaši Richardam. Tāpēc pamēģināšu arī ielikt ar forehand, jo man liekas ar forīti, tu esi vairāk labajā pusē pēc savu metiena, un tas ir ļoti labi, jo tad tev ir vieglāks haizers. Ja tu būsi iepiņķots diezgan kreisajā pusē, tu būs ļoti grūti izlocīt līdz grīnam tik. Noteikti tu nekādīgi negribi palikt šeit pa vidu tajos kokos, tad tur ir ārprāts. Vai malā? Tas ir perfekts. Tas bija labs. Ričards apsēdās uz tribīnu. Viņš gatavo favorīt. Ar raivu.
Nē. Kāds aiz mūsu spēlē? Viņš parādīs backhand līniju. Tas izskatās ļoti labi. Jā, Ideāli. ideāli. Jā, nemetīšu forīti. Man patīk backhands. Patīk backhands. Kontrolētāks. Tieši tā. metiens. Tieši tā. Satikām vietējā. Yeah. Good one. You Have a might, great day. Yeah, you can walk it. Yeah, if you've already drawn. yeah, they drawn already. Do you prefer backhand line or forehand line here? Backhand line. Backhand. I'm more of a backhand player, so. Oh, yeah. Nice. Good luck. Are you competing also in LA Open? Yes, I am. Yep. Perfect. Good luck to you. Thank you very much. Paskatījāmies, kā Elija Svensson met. Jā. Satikām viņu, parunājām. Forši. Tagad tikuši esam līdz Sintīs backhand metienam. Nu, Sinč. Normāli vieta. Normāli vieta. Grozs Tagad mēs līdāsām parādīsim, kur ir. Viņš ir mazliet tādā kalniņā. OB it kā nav. Te, kur ir grozs. Ir divas līnijas iekšējā un ārējā. Sinč parādīs, kā jāmet. Krust. Tas ļoti labi. Tu noparkoji grozu gandrīz vai? Cēliens ir. Jā. Forši. Sinč tikko izmeta. Ejam pie mana forīša. Crazy. Šis ir labs metiens. Es varu izvēlēties šauro, plašo gapu. Nu, es domāju, ka es metīšu to plašo gapu, jo tad vairāk viņš nofeidos un varētu iedurties. Jo caur šauro gapu metot Ričards varētu dabūt skipu. Tad Skatīsimies. tas grosādā uzkaliņā. Metīšu pār ārēju gapu. Anaksu aizarītī. Izskatās labi. Varbūt bišķi pa īsi. Nav labi. Metīšu pārējo gapu ar surdžu, jo viņš bišķiņ papupos un domāju, ka vajadzētu grīnā ielikt. Tagad griezies. Vairāk. Vairāk. Jā. Laikam pārējo gapu ir grūtāk. Pamēģināšu ar iekšējo gapu. Redzējāt, kas tikko notika caur ārējo gapu. Viņš iedūrās. Mēģināšu ar midrange savu iebīto to bazu. Tik līdz grozam. Haizarī. Skaisti. Jā, lēnām feido. Mazliet pa īsu. Es domāju, ka Puci. C2 ir 16 metri. Es teiktu, pietrūk mazliet jaudiņas. Surčs ir normāli, bet es domāju, ja es spēlētu, es mestu ar ārējo malu ar surģu vai kaut ko tādu. Un jā, tad es varu mēģināt tuvāk piemest. Bet, nu, jāmēģina nanot. Aiz grozi, protams, ir mazliet kalniņš uz leju, bet, nu, kas nemet iekšā, tas nedzer šampanieti. Nu, tas ir comebackers. Jāmēģina smukāks metiens iekšā. Sinšs otrais metiens. Ir aplī. Nu. Gandrīz. Es teiktu, ja nomet, Ir. ir aplī. Jā, pa to iekšā. Tas ir pa birdī, bet aiz grozi ir krauja uz leju. Opa. Opa, airbals. Nu, tev šodien player tu nevar miss, ja? Nu, paņem savu to otro. Oi, cik. Comebacker sērijā ieliek. Eku manējais. Tas viņš. Nē, paukst.
Viņš izdomāja putošanas treniņu uztaisīt. Vai putošanas treniņš nebūtu jātaisa sacensībās? Tieši tā, Tieši tā. kā es to izdarīju. Jā, Īsten medam. tā. Protams, man ir atkal mans metiens jāizdara. O, jaunies šūziņi. Aiziet. Šitos vispār, kad no sevis filmē, es viņus nemet garām. Varbūt tev arī sacensībās tā jāaptur. Sacensībās es tā nevaru, man liekas. Nu, kas tas ir? 13. gross par 5, 310 metri, dogleks pa labi. Es teiktu, šis bija viens no visgrūtākajiem groziem šeit trasē. Šis ir visgrūtākais. Šis ir visgrūtākais. Tātad landing vieta ir tur aiz skudrapūžņa, vai pirms, es neatceros precīzi. Nu, ļoti grūts gross. Pretvējš vēl ir jāmēģina nolikt landing vietā, ja nē, tad jāspēlē uz pāri. Metīšu Venomu, Nerauc uzvec. bet saules spīd, reku man tieši acīs saules spīd. Tu beigsi? Es varu redzēt, kāds jau skaita, cik reizes tu esi pateikusi to tās uzacis, jo es te... Bet labi, turpinām. Venoms, Mazhaizers, jāliek landing spotā. Slikti. Šo metienu es norāvu. Slikti. Tāpēc ir vienmēr rezerves disks. Treniņos tā ir. Jāmēģina. Un tagad spied lejā. Tas bija ok metiens, bet es neesmu apmierināts, jo jātiek uz labo pusi. Nu, kas mums šeit ir? 287 metri pār 5. Indiks gross. Vēlāk redzēsiet, kāpēc. Pirmais metiens izstās tīri normāls, bet pēc tam, jā, te var arī savākties ļoti daudz. Es pretvēšu nemetīšu šito, es metīšu citu. Kāpēc man tik maz diski somā? Nezinu. Kaut ko es atstājusi? Kaut ko neesi ielikusi? Safīrs tev ir izņemts varā. Bet viņš... Viņš tev nestāvēja vietā apakšā? Es nezinu. Perfekti. Jā, ideāli. Es jau teiktu, ka tas ir diezgan riskanti. Kāpēc? Nu, tu viņu augstu uzmet, tas nozīmē, ka, ja tu zem uzmetīsi viņu, viņš varētu pārgāsties. Ka Greisa, man liekas, ir bišķi pat rāk priekš 97 metriem. Tāpēc teicu, Saint-Pro met. Saint-Pro ir tīri ok. Vienīgais tas, ka tu esi pārāk tālu uzreiz. Un ir jāmet tur, kur tas džeks stāv, un taisni uz augšu, un mazliet vēl pa labi. Viņš tā aiziet tādā čūskiņā baigajā. Mēģināsim iemest. Esmu mazliet long no labākās pozīcijas, bet es mēģināšu piemetienu izdarīt ar midrange, kas ir baziņu, mazliet aizars, lai viņš iet pa kreisi, lai būtu pēc tam nākošā pozīcijā. Jā, tas izskatās ļoti labi. Tas ir arī ļoti labi. Bija labi. Jā. Ziniš, kāds tev spēles plāns? Man gribētos palikt tur pa vidu cits fairway. Bet vai tu domā, ka fairway driver tas varētu būt labi? Jā, Viņi tas tikai neskipo? pretvēšu. Tāds interesants vējš, bet fairway driver skipo arī. Es mestu Man midrange, bet gribētos tikt arī bišķi tālāk. nu labi. Bet te ir ieskrējiens tāds. Mēģinu mierīgi. Varētu būt, man liekas, pa vidu. Varbūt pa vidu, bet es teiktu, ka viņš varēja uzskapot no tā haizera.
Midrange ir tāpēc, pietiekami. midrange tāpēc ir labākais variants. Tieši tā. Tieši tā. Pierunāj. Man ir taisnība, ne? Jā. Fairway driver pārāk daudz pagriežās, tā teikt, nofēdo. Tas jau skaidrs. Tas ir skaidrs, bet mums ir jāatkārto bieži vien sev tās basic lietas, kuras mēs... Jo ar midrange var aizvest tikpat tālu, cik ar fairway driver. Tieši tā. Šis ir labs Tas metiens jau ir bijis. Bet Perfektā vieta. jā, šī ir perfektā vieta, bet es uzskatu to, ka tev ir jāmet ar fairway driver 97 Super metrus. skaistiski. Vai ne? Laikam jā. 97 metru nav jāmet ar greisu. Es vismaz tā domāju. Nē, bet tad mēs tu izmet viņu uzsapu un to var vispār šitā tikt. Jā, Un jau vispār poņš. jāmēģina tikt līdz grozam vai grīnam. Es nezinu, cik tālu vēl joprojām ir, bet ir, ko mēs... Grīnam var tikt, bet baigies jāušana. Tas ir slikts metiens. Nu, flipīgāk. Viņš izgāja visam cauri, nezinu kā. Daivu. Un metam taisnā. Pavērš laikam viņš. Nu jā. Tas ir atkal pa taisnu. Ņēmam surģu, jo man viņš patīk. Un viņš varētu arī pagriezties vairāk nekā drājus. Es teikšu tā, šis bija labāks metiens, bet es netrāpīju līniju. Tā. Sentroju tāpat? Viņš ar zem nebija taisnība. Sentroja labā vietā. Midrange šeit. Nu jā. Bet tāpēc, ka viņš bija augstāk un sentro bija zemāk. Skās tie ir ok. Rika grozu var arī redzēt. Pietiks. Bet, nu, ir ko mest vēl. Šis grozs. Jā, viņš ir grūti. Tik līdz savam metienam, jāpiemet. Nav te puta. Normāli aizrupoju. Jā, bet es laikam grīz iemet. Nu, kā ar trešo metienu esmu tikusi šeit aptuveni kā 20 metri no groza. Progress no pagājušā gada ir acīm redzams. Un tā ir piemetiens. Protams, var labāk, bet 20 metri. pa lielam šajā grozā es laikam spēlēšu uz paru. Nezinu, paru. Ja būs iespēja kaut kādu vērdīt, tad, protams, super, bet pa lielam uz paru. Un šito iekšā. Nē. Nu, plats viens otram. Vienādi. Viņš mātās no manis. Es arī gribu uzlādēt pretvējā. 1, 2 un 3. 14. gross par 309 metri un 6 metri uz leju. Es teiktu, viens no šaurākiem groziem šajā trasē, bet, lai tiktu līdz grozam, es uzskatu, ka nav jāmet drivers, bet mierīgi ar midrange vai ar zoni, piemetienu disku, jebko var tikt. Puter. Jā, puter arī. Es atceros 100 metru pagājušajā gadu Claymore vai Trustu. Kaut kā vienu no tiem, un tāpatās tik līdz aplim. Tad jāmet zonīt. Jāmēģina arī jauno zoni. Mazliet drošāk un uz priekšu. Viņa ir stabila. Bet labi, es izlaidu viņu kaizerī. Tāpēc ir vēl viens mēģinājums ar zoni. Jāmēģina dabūt taisni un būs jau labi. Uļa aizrāva.
Un nav gājējis, tāpēc jāmēģina ar baziņu taisns midrange metiens. Galvas sāpju gross. Nu, trāpa gepu vai ej mājās. Crazy. Ar pirmo. Wow. Ar otro. Vilās, ne? Metīs vēl? Nu, Ar nē. harpiņu vajadzēja tev pamēģināt Es drīzāk. negribu. Tas ir nestabils. Šeit man nestabili. Ne? Nu, Rič. Hā? Ko saki? Gross. Ko man citu pateikt? Grūts? Nu, jā. Nu, jā. Netrāp gepu skrambulo vienkārši. Netrāp, tiešām. Ja tu izmeti savus 20 metrus, nu nevis 20, bet kādus 50 metrus uz priekšu, es šeit, jau, protams, ir viss kārtībā, un tu vienkārši nostājies šeit, un paņēmu un zoni kaut vai un palaidi viņu tā ar visu somu. Ar visu somu. Nu, tas nav labi. Nu, tas nav labi, jā. Tāpēc tu palaidi bišķiņ platāk. Paņem vienkārši forīt. Tas nav labi. Nu. Viņš viens no metieniem. Šis bija otrais. Jā, otrais. C2. Uja. Ui. Zemāk, precējuši. Nu, vismaz nav tālu comebacker. Un Sinčas pirmais metiens ir tur, kas ir arī 13 metri. Nesteidzies. Jāsagatavo puts kārtīgi. Ui. Šito labāk piemest. Vai nu piemet, vai nu rano. Sacensībās noteikti neranota. Jā, jau tad tu esi. Jo tad tu esi longa. Nav jēga. Te mums ir 15. gross, kas ir 180 metri vīriešiem par 4, sievietēm ir par 5. Noteikti negribu pirmo metienu trāpīt vidējos kokos. Manuprāt, nu, ja tu pirmo metienu netrāpi kokos, tad ir labi. Nu, flipo. Nu, jāizmet taisnīgs metiens, ko lai saka. No uzapas. Slikta vieta. Gribētos kaut ko flipīgāku. Vecais Otrs surģi. Edmunda surģi. Esam pārvietojuši savas spējas. Akmens vēl tālu ir. Nu, piemest tālu vai vajadzēs. Mēģināšu ar draivu izmest.
Jā. Nu, es šo grozu vispār neesmu spēlējis labi. Var teikt, palīdzēju, ka viņš ir par 5. Otrais metiens ir šeit. Īsti nekādas līnijas nav. Tādu pilnvērtīgu backhandu es arī īsti nejūtos droši mest, jo es viņu noraušu vai nobīšos no tā koka. Forīšu varbūt kaut kāds anfaizers. Jāspēlēs par tad. Tieši tā. Ja esi, kā teikt, kaut kur iemetis ne tur, kur vajadzētu, nu, jāspēlēs pariņu. Nu, tev labs kiks. Jā. Nu ko, 3. metiens, 4. piemetiens un tad 5 kā pariņš. Jā. Rekomandas metiens. Esmu 17-18 metrus no groza. Varu mēģināt dabūt virdīju. Aiziet? 2 mēģinājumi. Dos man 2 mēģinājumus. Jā. Bišķiņ pavērš, spiedīs lejā. Jā, man bišķi augstāk. Man reāli izšļuka. Bišķiņ pa labo pusi. Nu. Jā, viņi negriežās, jo ir pavērši. Grūti pamētāt vējā putus. Ir īpaši C2. Kā ir tai? Jā. Nu ko. Pariņš ir. Bet tu apmierināta ar savu izspēli šajā grozā galīgņēsmu. Tā kā turpmākās dienas vēl jāpadomā un jāpatrenē šis grozs vairāk. Vai ne? Ko teici? To, ka jāpatrenē šis grozs. Ko tieši šitos? Par to, ka jāpatrenē šis grozs. Jā, nu ir daži grozi, kurus vairāk vienkārši vajag patrenēt un atstrādāt tos metienus, lai nebūtu tāds kļūds kā Easter Meadows. Richardam pieņemsim. Jāmācās no kļūdām. Sešpadsmitais grozs. 120 metri par 3. Viens no piņķerīgākajiem groziem. Var iet pa apkārt, pa kreiso pusi, var mēģināt kaut kā izšmaukt cauri. Nu, es domāju, es pamēģināšu ar midrange, ar bazes S caur ārpusi, un tad es varētu pamēģināt forehand caur, tā teikt, riskanto līniju. Jā. Aiz grozo B. Bet viņš diezgan patāli ir. Jāmēģina ar balto baziņu, lai viņš varbūt atnāk apakai. Bet jāatrāp caur ārējo gapu. Bišķi pa plašu. Nu, atcita un ir 40 metri, ko mēs. Es teiktu, šis ir grūts par 3 grozs. Bet pamēģināšu ātrējo forīt. Varbūt sanāk izšmaukt. Jā, tas nav gājējs, un forīts ar ārējo gapu. Jāprāt, varbūt visi gapi, ja kāds vēlās atbraukt, varbūt paspēlēt. Nu, kā saka, mēģinājums ar ārējo izsnot savu iekšējo. Es mēģināšu mest forīti, un tad jau skatīsimies, kā sanāk. Gan jau uzmetīs arī kādu backhand. Tas ir ļoti zolīti. Jā, man patika. Man arī. Uz šos jauno griesmu. Arī forīti? Jā. Iepriekš bija? Honors. Stabils. Šis bija šīm jau augstāks. Tā arī tīri ok. Uz pāru šitās jāspēlē būs, ne? Nu, ja izšmāt cauri, tad jau var arī vairāk kaut ko. Pamēģinās backhand ar Claymore. Labi.
Viņš palika? Pa vidiņu. Katrols? Nē, pa vidiņu. Es nenoķēru kadru. Nezinu, es laikam uzticētos mest forīti šeit. Forīts the play? Man jā. Ui, šis pa taisni. Ui. Taisni nevajag mest džeki. Un Mei. džekenes. Saka džekenes parasti? Es paņemu lāde raivi. O jā. Jau, raivis labs. Viņš jau pats uz pierikoja. Ei, nenoķēru. Mjau. Akmentiņu salikt. Lai tā nebūtu dubļiem jāstaigā. Tāpat tāds jā viela laipiņas. Gross šeit atverās vaļā. Es neteiktu, ka viņš ir baigi elementārs priekš bērdī. Ir jāmācās arī piemetienu. Es izmetīšu vienu piemetienu no forehanda, ko es metu. Mēģināšu zonīt, bišķiņi pafleksēt. Tas ir ļoti zems. Ļoti zems, bet tāpēc ir treniņos šādu metienu jāatstrādā. Oi. Un jāmēģina mazliet augstāk, jāuzticās savam metienam. Ja nav uzticības metienās, tad arī šādi rezultāti ir. Tagad ar uzticību. Nu. Labi. Kā saka, tautā mēs sakam, ir tāda Simon Lines, ja? Simon Lines. Nu, tad arī, te, kur augšā ir Simon Lines. Ne tuvu Simon Line'am, tāpēc mēs uzmetam vēlreiz Simon Line. Un, Re, kur ir mans baziņš? Paņemsim. Un te ir palikuši, es teiktu, 19 metri. Šeit ir gross numurs 17, 110 metri par 3. Mums sanāca mažs aizīte ar to, ka mikrofoniem kaut kas tehniski notika, un tāpēc es tagad ierunāšu voiceoveru. Jā, gross vienkārši taisni. Centīšos mest kaut kādu taisnu metienu, un jā, jāskatās, kā būs. Man liekas, šito es izlaidu mazliet pa zemu un daudz pa ātru, tāpēc es, man liekas, arī īstenībā ieskrijās nepareizi. Un, jā, es tiek stāstu, ka man jādabū mazliet vairāk uz labo pusi. Šo es arī izlaidu arī pa zemu, un es pateicu to, ka man vajag izlaist normālu metienu, bet vajag arī feidu. Pēc paņēmu anaksu, un viņš salīdzinoši taisnīgs ar feidu. Un beidzot es izlaidu normālu augstumā. Un es viņu pieliku reāli pie pašas kājas, ap pusmetrā. Mēs atnācām pie 7 FPL, tīpada arī par 3,90 metru šoreiz. Daudz lielāks haizers vajadzīgs. Sinti iemetīs Svein Pro haizerī, lai arī būtu feids, protams. Un, protams, viņa šo nopjūroja perfekti, tāpat kā es savu pēdējo metienu relaks. Un treniņa metiena pēc izvēlējos to pašu Svein Pro, tikai mazliet stabilāku. Un šo, man liekas, viņa arī izmeta perfekti. Mazliet skips bija, bet ļoti labi.
tieši tā arī viņa pateica tikko. Esam nonākuši pie mana metiena, kas aizslīdēja. Un, protams, tur redzēt tālumā arī noparkotu metienu, kas bija ar Nanaksu. Un šeit jau Cindy ir izmetusi savus 2 centi pro. Kaut 7 metri mēs spriedām, cik varētu būt. Jā, ļoti viegls grozs, es teiktu. Viens arī no vieglākajiem tieši priekš FPO layoutā. Protams, viņa man teica, man vajag Instagram būtu. Protams, mēs smējamies par to, ka otrais metiens šodien strādāja daudz labāk nekā pirmais. Bet, ja tā mēs piestrādāsim, papatosim vairāk kādiņos, un tad jau būs labi. Tagad esam nonākuši pie 18. tīpada MPL layoutā, 245 metri par 4, un, ja es pareizi atceros, 135 bija līdz hazardam. Mando pa kreiso pusi jāuzspēlē, un ir jātrāk hazarda saliņā. Mans spēles plāns ir flex shots ar stabilu disku, lai viņš noteikti nofeidotu pa kreisi. Jā, es paņēmu Venomu, gribēju vērst tieši to, ko es tikko jau pateicu flex shot. Man liekas, kaut kas izslīdēja kas, bet bija ļoti slikti, tāpēc paņēmu Z-Force, tieši tāds spēles plāns, flex shots, un jā. Žēl, ka mums kaut kas ar mikrofoniem notika. Jā, šis bija tas mans labais metiens, kurš man ļoti patika. Ir labā vietā arī, lai varētu uzbrukt. Es tikai teicu to, ka es šeit varētu arī īstenībā mēģināt Heizer flipu mest ar Heizeri. Un tas nozīmē, ka es paliktu vairāk to labai pusē. Bet, protams, tad ir arī mazliet, tā teikt, vairāk, lielāka iespēja, ka būs jāmet forehand metiens nākamajā. Kā otrais metiens? 18. grozs par 490 metri. Tātad pirmais landings spots ir līdz šai te OB līnijai, kur ir 135 metri, un tad jau tālāk ir jātrāpa saliņā. Ja netrāp saliņā, tad ir hazards. Jā. Diezgan grūts grozs. Mēģināsim. Izcili. Perfekti. Man ļoti patīk šis metiens. 135 aizmet. Tad iesim skatīsimies. Būs safe? Nē, safe noteikti jābūt. Labi. Varbūt ar fairway driver jāmet? Nē. Man gan liekas, ka jā. Kāpēc riskēt? Manuprāt, šeit ir vienkārši ilūzija. Izskatās, ka varbūt bija pie pašas līnijas, bet īstenībā nē. Ok. Labi. Esam nonākuši līdz manām flipīgajām metienam. Rekord tur ir Mando. Kā var redzēt, tur tāds dēles pielikts. Es teiktu, šis ir slikta vieta, jo ir grūti aizmest ar grozam, tāpēc uzmetīsim no ideālās vietas šajā gadījumā. Tas ir vairāk pa kreisi, jo tad arī grozs atverās un var redzēt visu. Vai ne? Jā. Grozs izskatās diezgan tuvu, tāpēc es domāju, ka jāmet ar midrange, nekur arī nenofeidos, nosēdīsies taisni un vajadzētu būt super. Jā. Baziņš. Mazliet paturnoja, bet tas ir perfekts. Ļoti labi. Uzmetīšu forehandu, jo ir jātrenē forehands Richardam.
Forehandam izvēlos stabilāks disks, tāpēc es metīšu ar anaksu. Mazliet platāk. Kā redzēt, Ričardam stiprā puse nav forehands, tāpēc jāizmet vēl viens Tas jau forehand. mums visiem ir skaidrs. Nu, jā. Bet tas nenozīmē, ka viņš nav jātrenē un jāmēģina, jācenšās tikt līdz grozam ar forehand. Nerauc uzac. Vējš pūš šoreiz. Šoreiz mēģināšu haizerī vairāk. Lai priekš. Ir. Tātad es uzmetu arī savu jauno greisiņu. Es esmu 5-6 metri no OB līnijas. Un lūk arī pirmais metiens. Nav nevainas. Es mēģināšu uzmest forehand ar honoru. Liekas, kaut kāda aptuveni 60 metri varētu būt. Skatīsimies. Opā! Ieleca! Nerauc uzac. Tad tu pagaidi. Es nesaprotu. Uzmetīšu backhandā harpu. Jā? Varbūt pa tālu mazliet. Man liekas, ka fona būs praka. Nu, ka viņa pa taisnu būs. Vai arī ne? Ne? Tā, nu mēs esam nonākuši līdz beigām. 18. groza greens. Jāiet skatīties, ko tad mēs te sametām. Riča forīts, mans forīts. Ričim midrange, mans harpiņš un mana urīte. Aiziet. Lūk, var daudz tuvāk aplūkot šo te māju, ko viņi ir uzcēluši, kas pagājušo gadu vēl nebija. Jā. Man liekas, pagājušo gadu bija tā mazā būdiņa tikai, bet arī viņi tā ir jauna. Varbūt viņi nojauca to iepriekš. Es domāju, ka viņi nojauca. Jā, nu, varbūt mēs ieliksim kādu bildi, kā izskatījās iepriekš. Mums jau nav. Atradīsim. Internetā gan jau ir bildi. Parādīsim, kā ir tagad un kā bija iepriekš. Bet man ir jāiet par to tālākais puts, jo nav jau jēgas no parkota metienā mācīt putu. Jo puts jau arī jāpatētnē. Kā forīt. Ļoti slikti. Ļoti slikti. Pars. Pirmais forīts, ko es izmetu. Nu, tāds. Es laikam sacensībās izvēlēšos mest backhand. Disks vainīgs. Nu tā, mēs esam pabeiguši mūsu apli, bet trase ir ļoti skaista un mēs noteikti iesakam ikvienam atbraukt uz šo trasi un uzspēlēt to. Tiešām ļoti fantastiska trase. Cerams, jums tiešām patika skatīties. Man liekas, ka šī trase tiešām ir nopelnījusi būt
otrā pasaulē. Lai gan es neesmu spēlējis daudzas trases, nevaru pateikt, kas ir ar Maple Hills vai kādām citām trasēm. Bet šeit ir tiešām viss sakopts un ļoti augsts līmenis. Un Latvijas trasēm būtu, kur daudz tiekties. Nu, viņi šeit, es domāju, nenopelna lielu naudu pagaidām. Viņiem tas nav mērķis. Viņiem mērķis ir rādīt piemēru citiem un attīstīties ne tikai kā trasē, bet vispār kā discgolfa komūnai. Jā, tieši tā. Tā kā mēs iesakām visiem, kam ir iespēja atbraukt noteikti šo trasi. Un mēs ceram, ka jums patīk mūsu video. Jā. Un ka jūs tos skatīsieties. Un mēs centīsimies pēc iespējas biežāk un vairāk filmēt un likt šīs ārzemju trases. Nākamā trase plānā ir nākamnedēļ Krohola. Uz turieni mēs brauksim, un tur mēs arī nofilmēsim mūsu treniņa apli, jo gatavosimies Kroholas sacensībām, kas būs jūlijā. Tieši tā.